Līdz ar to žurnālistam vienkārši nopublicējot šādus datus, ka tikai mazākā daļa no darbspējīgajiem ukraiņiem strādā, patiesībā būtu jāpievieno arī kaut kāds konteksts par to, ko mēs zinām vai nezinām par pārējiem. Jo vienkārši no šādas ziņas arī vislabticīgākajam latvietim, it sevišķi tam latvietim, kurš pats strādā par minimālo algu, rodās kaut kāda tāda sajūta, ka ukraiņi šeit dzīvo tikai uz pabalstiem, kas, protams, ka nav taisnība. Sveiciens tev, Melns uz balta klausītāji un skatītāji, jau 23. raidieraksta podkāstu epizodē. Tie podkāsti, kurā mēs iztirzājam dažādas ar dezinformāciju un informācijas manipulācijām saistītas tēmas, kopā katru reizi ar kādu no viesiem. Šoreiz pie manis viesos ir Iveta Kažoka. Iveta Kažoka ir Domnīcas Providus direktore, vadošā pētniece, specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos Latvijā un Eiropas Savienības līmenī. Šī gada oktobrī Domnīca publicēja pētījumu Naida naratīvu par Ukrainu un ukraiņiem Latvijas sociālajos tīklos un sabiedrībā. Tā ka šodien es kā reizi izvaicāšu Ivetu Kažoku un sarunāsimies gan par šī pētījuma atziņām, gan arī par mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem demokrātijai. Tostarp sarunām sociālajos mēdījos un vēlēšanām. Sveiki, Iveta! Sveiki! Kādi tad ir tie galvenie secinājumi, ja tev vajadzētu izstāstīt, par ko ir šis pētījums, ko jūs oktobrī tikko publicējāt, kas ir galvenās lietas, ko tu gribētu akcentēt, un varbūt tās izstāst īsumā to pētījumu ietveru? Varbūt, ka tiešām ir vieglāk izstāstīt ietveru caur secinājumiem. Un svarīgākais secinājums ir tāds, ka Latvijas sociālajos tīklos, Telegramā, TikTokā, YouTube ir vairāki kanāli, kas ļoti mērķtiecīgi strādā ar Latvijas krieviski runājošiem iedzīvotājiem, lai viņus noskaņotu pret Ukrainu un arī ukraiņiem. Tā droši vien arī būtu svarīgākā lieta, kas nāk no mūsu pētījuma. Otra svarīgākā lieta ir tāda pētnieka bezspēcības atzīšana. Proti par spīti tam, ka mēs redzam, ka šāda veida kanāli ir. Un mēs redzam, ka arī Latvijas sabiedrībā, spriežot pēc socioloģiskajām aptaujām, ko arī mēs pasūtījām šim pētījumam, ir arī atsaucība šāda veida viedokļiem. Mēs nevaram ļoti skaidri noteikt cēloņu sakarību. Mēs nezinām, cik lielā mērā tieši šie sociālo tīklu kanāli ir tie, kas ietekmē mūsu krieviski runājošās iedzīvotāju daļas, izpratni par to, kas notiek Ukrainā un kā ikdienā dzīvo Latvijā Ukrainas bēgļi. Mēs to nezinām tāpēc, ka reti kurš Latvijas iedzīvotājs godīgi šobrīd socioloģiskās aptaujās vai fokus grupās atzīst, ka es izmantoju pat ne tikai Telegramu, bet es šajā sociālajā tīklā lietoju šādus un sekoju līdz šādiem cilvēkiem. Iemesls, kāpēc cilvēki to neatzīst, ir tāds, ka viņiem ir bail gan no sociālā nosodījuma, ja tā anketa nav pilnīgi anonīma, ja viņš domā, ka varbūt kāds kaut kad to sasaistīs ar savu vārdu un uzvārdu. Un arī, principā, Latvijas krieviski runājošiem iedzīvotājiem nav skaidrs, kurā brīdī tas, ko viņi dara, pārkāpj likumus. Ja viņi YouTube skatās Krievijas federālo kanālu izveidoto saturu, vai tas ir vai nav likuma pārkāpums, viņš nezina. Līdz ar to viņš pat sociālo zinātņu pētniekiem nepateiks, kas ir tas, ko viņš ikdienā patērē. Līdz ar to teorētiski šiem kanāliem, kurus mēs identificējām mūsu monitoringā un kas, manuprāt, ļoti daudziem pētniekiem par šo tēmu galīgi nav sveši, viņiem var būt milzīga ietekme uz to, kā domā Latvijas krieviski runājošais iedzīvotājs, un viņiem var būt arī absolūti minimāla ietekme, varbūt pat nekāda. Vienkārši var izrādīties, ka tie cilvēki, kas Latvijā ir naidīgi noskaņoti pret Ukrainu un ukraiņiem, tādi būtu bijuši arī tad, ja nekādu šādu kanālu sociālajos tīklos nebūtu. Uz to arī ir vērstas mūsu divas galvenās rekomendācijas. Tikt skaidrībā ar to, kā vispār mūsu Latvijas sabiedrība šobrīd uztver informāciju un no kurienes smeļās tos avots, jo to nav iespējams izdarīt ar tradicionālām socioloģiskām metodēm, visvienkāršākajām. Un otrs, tomēr nopietnāk pievērsties, kas ir tie vēstījumi, ko šāda veida kanāli izplata mērķtiecīgi, domājot par mūsu krieviski runājošo iedzīvotāju daļu, jo vismaz
ja mēs pieņemam, ka tiem ir kaut kāda ietekme, tad tie vēstījumi ir ne tikai naidīgi, es teiktu, viņi ir toksiski un tiešām ar potenciālu noskaņot cilvēku pret Ukrainu un arī Ukraiņiem, ne tikai tiem, kuri dzīvo Ukrainā, bet arī šeit Latvijā. Iedodam piemēru par tiem narratīviem. Es iedošu pāris, un tu pateiksi, vai tie ir tie paši vai vēl citi. Mēs esam arī valsts kancelē mūsu monitoringā, ko mēs veicam jau arī kopš pilna apmēra agresijas kara sākuma. Kopš 22. gada marta īpaši bija viens narratīvs, ka Ukraiņi saņem šeit kaut kādu lielāku atbalstu finansiāli vai kā citādāk nekā vietējie iedzīvotāji, latvieši vai krievi vai mazāk tautību pārstāvji, bet viens, un ka viņi ir nepateicīgi, ka tur Ukrainas karoga lietošana publiskā telpā ir kaut kāda necieņa Latvijas karogam un tāda veida narratīva. Vai tie ir tie paši vai tie ir citi jūsējā? Jā, ļoti līdzīgi. Vēl papildus nāk daži citi, piemēram, ka Ukraiņi nav Latvijā vai vispār līdzīgās valstīs Latvijā uz palikšanu, bet drīzāk ir tikai ekonomiskie migranti ceļā uz kaut kādām turīgākām valstīm. Tad ir tāds ļoti toksisks narratīvs par to, ka Ukraiņi ir potenciāli bīstama tauta, kas visur tur sēj etnisko naidu, ir sevišķi pret krieviski runājošiem iedzīvotājiem. Tad, domājot par privilēģijām, tāds narratīvs, ko mēs izteikti redzējām tajā laikā, kad šis monitorings notika, viņš bija atvēr ļoti īstu laika nogriezni, bija tāds, ka aizvien vairāk Eiropas valstu sabiedrības ir nogurst no palīdzības, ne tikai Ukrainai, bet arī Ukraiņiem, jo vietējiem iedzīvotājiem šķiet, ka tā nauda labāk būtu pārbirdāma citām vajadzībām. Un Ukraiņu sasaiste ar nacismu visdažādākajās formās arī ir viens no veidiem, kā šie tādi naidīgo narratīvu izplatītāji mēģina Latvijas krieviski runājošos iedzīvotājus noskaņot pret Ukraiņiem. Tā kā jā, ir paralēles, bet es teiktu ar dažām niansēm. Un varbūt vēl viena tāda interesanta lieta, ņemot vērā, ka šie kanāli tomēr pamatā strādā uz Latvijas krieviski runājošiem iedzīvotājiem, tur ir vairākas vēstis, kas liek domāt krieviski runājošiem iedzīvotājiem, ka pret viņiem Latvijā izturās sliktāk nekā pret Ukraiņiem, ka lūk, Ukraiņiem ir dažādas atkāpes attiecībā uz valodas zināšanām, bet krieviski runājošiem iedzīvotājiem nekā tāda nav. Un tāpat tās visādi tiek mēģināts pavairot tos mītus, kā Ukraiņiem pienākās tur visdažādākie pabalsti, kas nav pieejami vietējiem iedzīvotājiem. Tā kā, jā, ļoti, ļoti līdzīgi ir šie narratīvi. Tas, kas mani satrauc, ir, ka mēs līdzīgus narratīvus pēc tam atklājam arī Latvijas sabiedriskajā domā. Proti, mēs pasūtījām pētījumu centram SKDS tādu izvērstu aptauju par to, ko Latvijas iedzīvotāji domā par palīdzību Ukraiņiem un vispār Ukraiņu atrašanos šeit Latvijā. Un te kontekstam ir svarīgi pateikt, ka absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta to, ka Ukrainas bēgļi šobrīd ir Latvijā un ir gatavi viņiem palīdzēt. Un, ja ne palielināt atbalstu no valsts puses, tad vismaz nesamazināt. Bet ir arī diezgan pamatīga Latvijas iedzīvotāju daļa, kas ir pretējās pozīcijās. Un tur mēs skatījāmies uz to, kā viņi pamato, kāpēc Ukraiņiem nevajadzētu palīdzēt vai kāpēc vajadzētu palīdzēt mazāk. Un, tur mēs redzam tādu pamatīgu etnisku segregāciju attiecībā uz to, kas atbild uz šo jautājumu. Ja tas ir pret palīdzību Ukraiņiem noskaņots latvietis, visticamāk viņa argumentācija būs tāda savs pragmatiska. Mums ir nenofinansēta tur izglītības sistēma, bērniem jāpalīdz, cilvēkiem ar invaliditāti, vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc ko mēs tur vairāk vēl tērēsimies uz Ukraiņiem. Arī krieviski runājošiem iedzīvotājiem ir līdzīgas argumentācijas, bet ar jau citiem uzsvariem. Tur daudz biežāk nāk klāt tāds narratīvs, ka Ukraiņi ir bīstami, ka viņi veicina etnisko naidu, ka viņi šeit ir tikai uz brīdi. Patiesībā viņi vēlās pārcelties uz citām valstīm, un tur mēs redzam, ka mūsu krieviski runājošo iedzīvotāju daļa ir saklausījusies tādas lietas, ko latviski runājošie iedzīvotāji vai nav dzirdējuši, vai tas viņiem nav pielipis. Un tur mūsu hipotēze ir, ka droši vien, ka tā ir daļa no tiem narratīviem, kas tiek izplatīti mūsu sabiedrībā, tā skaitā caur šiem sociālajiem tīkliem. Mēs arī taisam regulāri socioloģiskās aptaujas, arī
pasūtām ar zināmu intervālu. Nevar pateikt, ka ir tieši korelācija, protams, dēļ tiem naidīgiem narratīviem un dezinformācijas, bet tās tendences kopējā redzam, ja teiksim 22. gada martā atsevišķos jautājumos bija tāds ļoti pārliecinošs liels atbalsts Ukrainai, piemēram, 3/4, jeb 74% atbalstīja Ukrainas bēgļu civiliedzīvotāju uzņemšanu Latvijā. Tas ir pirms 2,5 gadiem. Tad tagad, septembrī, kad mēs šos pašus jautājumus mērījām, tādi jau ir 52 tikai procenti. Tagad ir vairāk par 20% nokrities. Un līdzīgi ir nedaudz mazāks tas kritums ir par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā un NATO. Ja pirms 2,5 gadiem tur bija vairāk kā puse, 55% uzņemšana Eiropas Savienībā atbalstīja, 51% NATO, tad tagad jau tas ir nokrities zem. Respektīvi, tas ir mazākums. Tie ir 44% uzņemšanai Eiropas Savienībā, 46% uzņemšanai NATO. Nav tik traki, bet traks tas kritums, bet ir. Tā ka, diemžēl, jāsaka, ka tās tendences infotelpa un tas lielākoties, ja mēs skatāmies, vismaz man interesē, vai tas sakrīt ar jūsējo analīzi, mūsu gadījumā tie pārsvarā ir vīrieši, tādi, varētu teikt, pusmūži, vai 45, 55 apmēram, pārsvarā Rīga, Latgale, privātā sektorā nodarbinātie zemākiem ienākumiem, tādi, kas arī ar zemāku izglītības līmeni bieži vien, un arī tāda melnā darba, varētu teikt, darītāji, arī, kas ir strādnieki, nevis baltās vai zilās apaklītes. Vai jūs arī tā skatījāties? Dzimumu tādu atšķirības vismaz uz aci, tā kā būtu par daudziem procentiem atšķirīgas tās atbildes, nepamanījām, bet tendence tāda nelabvēlīgāka pret palīdzību Ukrainai un Ukraiņiem izturēties cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem Latvijā. Jā, protams, es saku ne tāpēc, ka šī Latvijas sabiedrības daļa būtu kaut kāda ļoti īpaša, bet ir skaidrs, ka sociālās nevienlīdzības, kas ir mūsu sabiedrībā, noskaņo cilvēkus, kuriem iet grūtāk vairāk domāt par to, kā izlīdzināt tās atšķirības šeit pat Latvijā, nevis palīdzēt citām valstīm. Līdz ar to tas sākotnējais efekts, tas šoks, ka Krievija iebruka Ukrainā, bija skaidrs, ka šādā veidā tas entuziasms ar palīdzību Ukrainai un Ukraiņiem arī bez visas dezinformācijas vai naidīgajiem narratīviem nenoturēsies. Tā kā kaut kādā brīdī tam bija jāsāk kristies. Es nezinu, vai tik lielu kritumu dažu gadu laikā var izskaidrot tikai ar tādu dabisko nogurumu no tēmas, varbūt, ka tur ir vēl kaut kas cits, bet vienlaikus tas, ko mēs redzam, ir stereotips, kas veidojās Latvijas sabiedrībā, un ne tikai nabadzīgākajā Latvijas sabiedrības daļā, ka Ukraiņi negribot strādāt, kas, manuprāt, pat nav dezinformatoru veidots narratīvs, bet veidojās no tādas nerūpīgas žurnālistikas. Proti, laiku pa laikam žurnālisti, iespējams, ar vislabākajiem nolūkiem, publicē ziņas, ka no visiem darbspējīgiem Ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, tikai es improvizēju, jo es neatceros to konkrēto ciparu, 30% strādā. Bet neanalizē tālāk iemeslus, kāpēc tie pārējie nestrādā. Un mums gan šī pētījuma ietveros, gan viena cita pētījuma ietveros mēs veicām vairākas aptaujas. Mēs tās aptaujas veicām domājot uzreiz par vairākiem pētījumiem, un viena no šīm aptaujām bija ar Latvijā dzīvojošiem Ukraiņiem. Mums izdevās sasniegt vairāk nekā 450, kuri ir sākuši dzīvot Latvijā pēc kara sākuma. Tā nav reprezentatīva izlase, jo mēs nezinām vispār, cik Latvijā ir Ukraiņu, godīgi sakot, un kas veido viņu demogrāfiju, bet tā ir pietiekami indikatīva aptauja. Un šī aptauja mums skaidro tos iemeslus, kas ir tie cilvēki, faktors, kas ir tie cilvēki, kas nestrādā Latvijā. Tas pirmkārt ir māmiņas ar pavisam maziem bērniem. Otrakārt, tie pamatā ir cilvēki, kuri ir atbraukuši uz Latviju pēdējā gada laikā, nevis pirms 2 gadiem un vienkārši vēl nav paspējuši atrast darbu. Tie ir cilvēki ar diezgan smagām invaliditātēm un citām traumām, kas viņiem šobrīd neļauj atrast darbu. Un tāpatās, diemžēl, un to droši vien, ka ir visgrūtāk izpētīt, tie ir arī cilvēki, par kuru nodarbinātību neviens neko nezina. Līdz ar to mūsu hipotēze ir, ka droši vien viņi ir nodarbināti nelegāli. Līdzīgi kā diezgan liela Latvijas sabiedrības daļa atrodas vienkārši pelēkajā ekonomikā. Līdz ar to
žurnālistam vienkārši nopublicējot šādus datus, ka tikai mazākā daļa no darbspējīgajiem ukraiņiem strādā, patiesībā būtu jāpievieno arī kaut kāds konteksts par to, ko mēs zinām vai nezinām par pārējiem, jo vienkārši no šādas ziņas arī vislabticīgākajam latvietim, it sevišķi tam latvietim, kurš pats strādā par minimālo algu, rodās kaut kāda tāda sajūta, ka ukraiņi šeit dzīvo tikai uz pabalstu. Kas, protams, ka nav taisnība. Tā ir tāda vēl viena lieta, kur mēs redzam, ka tur arī bez visas dezinformācijas vienkārši rūpīgāk žurnālistu darbs varētu palīdzēt tos viedokļus bišķu padarīt tādus kontekstuālākus. Un otra lieta, kas ļoti bieži mūsu publiskajā diskusijās izskan, ir, ka ukraiņi nemāk latviešu valodu. Un tas ir radījis diezgan daudzos tieši latviešos cilvēkus, kas savā ģimenēs savstarpēji sarunājās latviski, sajūtu, ka Ukraiņi ir neintegrējama sabiedrības grupa, ka viņi vienkārši papildinās Latvijas krieviski runājošo iedzīvotāju skaitu un nekad nekļūs tādiem lojāliem un Latvijas pilsoņiem, kas arī spēja savstarpēji sarunāties latviešu valodā, kas, protams, arī nav taisnība. Un kā par šito vērsties, tavuprāt? Man šķiet, ka šobrīd valsts finansē tik ļoti daudz ukraiņu valodas, latviešu valodas kursus ukraiņos, un ukraiņi arī ļoti čakli viņus apmeklē. Vienkārši ir droši vien kaut kā jārāda gan tie ukraiņi, kas jau spēj par spīti visām savām kara traumām un tām domām par saviem radiniekiem Ukrainā un izmisīgiem darba meklējumiem šeit Latvijā, atrast kaut kādu laiku, lai apgūtu latviešu valodu. Šobrīd jau diezgan daudzi, kaut kādā A2 līmenī, jau daži ir sākuši B1 līmeni. Tur ir vienkārši atkal rūpīgākā žurnālistika un vairāk rādīt pašus ukraiņus, kas šobrīd dzīvo Latvijā un cenšas izdarīt labāko, ko viņi var, bet arī visiem ir, manuprāt, būtu jābūt skaidrs, ka latviešu valodas apguve no nulles līdz perfektai izteiksmei nenotiks dažu gadu laikā. Mēs iemetīsim noteikti arī saiti uz šo pētījumu, gan YouTube, gan Spotify komentāru sadaļā varēs, kā saka, katrs pats iepazīties ļoti detalizēti. Bet ir rekomendācijas arī attiecībā uz to, atbildības sadalījumu. Tu jau minēji, ir lietas, kas ir tās paši mēdīju, akmens mediju lauciņā, ir lietas, ko lasīja rekomendācijās, kas ir uz mums, uz valsts kanclēju, uz kultūras ministriju, attiecībā par tādu dziļāku monitoringu un turpināt skaidrot to visu, bet ir arī lietas, kas attiecas uz sociālo mediju platformām, ko jūs liekat iekšā pētījumā. Un viena no tādām rekomendācijām ir pieprasīt sociālo mediju platformām pildīt pienākumu moderēt naida runu un novērst likuma pārkāpumus. Kā tev šķiet, kā panākt, kad platformas uzņemās lielāku atbildību par to saturu, kas tur tiek publicēts? Jums bija Telegrams, jums bija TikToks, jums bija YouTube arī. Mēs bišķi arī paskatījāmies, kas notiek Facebookā, bet nepamatīgi, jo mums bija viena ukraiņu pētniece, kas pamatā arī šo monitoringu veica, bet ne ar mērķi uztaisīt visaptverošu sarakstu ar kanāliem, kuri izplata dažādas drāzes par Ukrainu vai ukraiņiem, bet drīzāk saprast, kā tas vispār funkcionē ar sociālajiem mēdījiem. Un tas, ko mēs nepaspējām izdarīt, jo tas monitorings tomēr ilga ļoti īsu brīdi, un kur mēs šobrīd ceram, ka varbūt tam būs kaut kāds turpinājums, ir mēģināt saprast, kas notiek, ja mēs sākam sūdzēties par šādu veidu saturu, nevis par jebkādiem tur naidīgiem naratīviem, bet tieši tādiem, kas parāda ukraiņus kā bīstamu tautu vai kaut kā savādāk, jau ir kvalificējams kā tāda naida runa. Jo atbilstoši tiem noteikumiem, kas ir spēkā ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā, šādam saturam sociālo mediju platformās nav jābūt, un tas nav viņu ētikas jautājums, tas ir likuma ievērošanas vai pārkāpšanas jautājums. Lūk, tas, ko mēs gribētu saprast, ir, kas notiek, ja mēs ziņojam šīm platformām par šādu saturu, cik lielā mērā mēs varam rēķināties, ka šāds saturs tiks izņemts. Un otrs mūs nedaudz samulsināja tajā brīdī, kad mēs runājām gan par šo pētījumu,
vēl pirms rezultātu publicēšanas Saeimas apakškomisijā, kas strādā ar mediju jautājumiem, gan arī šī pētījuma publicēšanas laikā, attieksme no valsts institūcijām, proti, ka viņi mēģina no platformām tikt pie informācijas, kas ir šīs informācijas izplatītāji un novērst likuma pārkāpumus, un platformas vienkārši atļaujas uz viņiem nereaģēt. Tā tam nevajadzētu būt, atrodoties Eiropas Savienībā, lai šīs iestādes savu darbu uztver nopietni, jo šobrīd spēkā esošā Eiropas Savienības sistēma, kas ir balstīta tādā noteikumu sistēmā, kas saucās Digitālo pakalpojumu akts, saka, ka ja platforma sistēmiski ignorē valsts iestādi vai Eiropas komisiju, tad, kad tās pilda savus pienākumus, principā šai platformai pienākās sods un nemaz sods 6% no apgrozījuma, kas iedomājamies viens tur pārkāpums nopietns Latvijā, cits Īrijā, vēl cits kaut kur Beļģijā, un tās jau ir milzīgas summas, vai pat ekstrēmos gadījumos platformas darbības Eiropas Savienībā apturēšana. Un tad man bija iespēja paskatīties internetā, kas ir tās atskaites, kas nāk no pašām šīm platformām, lai ieviestu šo digitālā pakalpojumu aktu. Un es specifiski skatījos uz to, kas ir TikTokam. Tur rakstīts viņu pirmajā gada atskaitē par pagājušo gadu, un izrādījās, ka no mūsu iestādēm īstenībā nav pat sūdzību, nav pat vēršanās pie TikToka, lai viņi ņemtu ārā kādu saturu. Man šķiet, ka vienīgais tur kaut ko bija iesniedzis, bija kaut kādas 3 sūdzības attiecībā uz nacionālās drošības jautājumiem, bet attiecībā uz pilnīgi visu citu, tur, naida runa, tur bērnu pornogrāfija, tur, narkotiku aprites, tur organizēšana un viss kaut kas cits, neviena iesnieguma, kas man saka, ka vai nu mūsu iestādes nezina, ka viņām ir šāds ceļš, un viņām šobrīd arī ir kontaktpersonas Eiropas līmenī, lai ar šīm platformām sarunātos, vai viņas to zina, bet kaut kādu iemeslu dēļ šo ceļu neizmanto. Un lūk, mūsu tā vēlme un arī rekomendācija ir šim pievērsties nopietnāk, lai mūsu valsts institūcijas dokumentē šāda veida pārkāpumus, cenšas pie tām platformām tikt, un ja tas nesanāk, panākt caur Eiropas komisiju, lai šīs platformas saņem sodu, un tad viņas arī kļūs atsaucīgākas. Ziņošana ļoti svarīga. Mēs arī šajā raidierakstā un vispār projektā Mācas Balta mācām cilvēkus arī pašus ziņot, jo bieži mēs esam novērojuši, un mēs arī kā institūcija esam ziņojuši, protams, platformām, bet citkārt, kad 10 cilvēki kā privātpersonas vienkārši noziņo par saturu, kas neatbilst potenciāli pašas platformas noteikumiem, un daudz no tām tavām minētajām lietām arī neatbilst pašu platformu noteikumiem, ne tikai ir nelegāls Eiropas Savienībā. Tad tā reakcija iespējams ir pat ātrāka. Vai jūs arī paši ziņojāt par to saturu? Nē, tas ir kaut kas, kur mēs ceram, ja mums būs šim pētījumam turpinājums, netik daudz pievērsties atkal tādam plašam monitoringam, jo tā nav lieta, ko Providus kā organizācija dara, bet gan tieši izmēģināt, kā šīs sistēmas darbojas, arī tai skaitā, vai tiek pildīts Eiropas Savienības prasības, jo, teiksim, ziņojot, es jau nesniedzu pakalpojumu ar to platformai. Platformai ir pienākums man kā ziņotājam par pārkāpumu pateikt, ko viņa ar šo ziņojumu ir izdarījusi, kāpēc tas ir apstiprināts vai nav apstiprināts. Gadījumā, ja teiksim, par manis veidoto saturu kāds atkal iesniedz kaudzi ar dažādiem muļķīgiem ziņojumiem, kas vienkārši ir domāts tam, lai kādu apklusinātu bez pamata, atkal tai platformai ir atbildība arī reaģēt uz šādu viltu ziņojumu izplatīšanu. Tas pienākuma apjoms, kas platformām šobrīd ir jāievēro, lai viņas varētu strādāt Eiropas Savienībā, patiesībā ir ļoti ievērojams. Tas, ko mēs nezinām, cik lielā mērā platforma šos pienākumus pilda, jo tā nav tikai laba prakse, un tas ļoti labi, ka jūs izglītojat Latvijas iedzīvotājus par to, ka ir iespēja šādas sūdzības iesniegt. Bet tas nav atkarīgs no platformas labās gribas, vai viņas to sūdzību izpilda vai nē. Tas ļoti viegli var būt vienkārši ziņojums par kaut kādu likuma pārkāpumu, par ko platformā ir obligāti jārēģē. Un tad, kad es skatos tos pašus TikTokā vai Metas vai tur bijušā Twittera ziņojumus, es redzu ne tikai ziņojumu skaitu no katras dalībvalsts institūcijām, kas, kā jau es teicu, Latvijas gadījumā ir ļoti niecīgs, bet arī no iedzīvotājiem. Un tur tas ziņojumu skaits
ir lielāks, bet viņš joprojām varētu būt vēl lielāks. Un arī šajos ziņojumos platforma tādos vispārīgos teikumos apraksta, ko viņa ar to ir darījusi, jo tas ir viņas Eiropas Savienības uzlikts pienākums analizēt visdažādākos riskus un arī reaģēt tā, lai tādas sistēmiskās informācijas drazas Eiropas Savienības iedzīvotājiem nebūtu jāskatās. Tu pieminēji TikTok vairākas reizes. Mums būs tagad nākamā rubrika, kā reiz viedoklis vai dezinformācija, un kā reiz par TikToku. Mērķis šai rubrikai ir uzzināt, kas tiek uzskatīts par viedokļu paušanu un kas savukārt tavā ieskatā būtu naidīgi izteikumi, naidīgi naratīvi un dezinformācija. Tā kā skatāmies, ir lūdzu. Respektīvi, ir video TikTokā, tur ir 60,000 patīk atzīmes, 1,5 miljonu skatījumu šim īsajam TikTokam. Tur rāda dažādus kadrus guļamrajonā Rīgā, pārsvarā Purciems. Video ir tāds izteikti Latvijā varētu teikt neglēmojošs, 6800 komentāri. Cilvēki izskatās, ka šitā ir Eiropas Savienības seja. Un pārsvarā krievu valodā, kā var iedomāties komentāri. Vai tu, skatoties šo te video, tos vēstījumus, kas tur ir iekļauti, redzot arī to rezonanci, ko tāds video dara, vai tu uzteiktu, ka šo var uzskatīt par naidīgu vēstījumu un potenciāli dezinformāciju? Un kas, tavuprāt, būtu tās pazīmes, kas par to liecina? Vai tieši otrādi, ka tā nav dezinformācija? Viens no iemesliem, kāpēc Providus šajā jomā līdz šim bija salīdzinoši maz iesaistīts, ka es īsti neticu, ka par dezinformāciju var spriest vai naidīgiem naratīviem pēc kaut kādiem atsevišķiem klipiem. Man būtu svarīgi saprast, kas ir šis kanāls, kāda ir viņa pārējā informācijas kārtība, jo teorētiski neko nezinot par šo klipu, tur ļoti daudz kas var būt. Tā var būt daļa no tādas konstantas Kremļa propagandas, lai parādītu Latvijas krieviski runājušiem iedzīvotājiem, cik nabadzīgā valstī viņi dzīvo. Tas var būt krievu propagandas kampaņa vērsta uz Krievijas iedzīvotājiem, paskatieties, kā tajā Eiropā izskatās. Tas varētu būt vietējā aktīvisma vēlme pievērst Rīgas domas uzmanību ar Purciema specifiskajām problēmām. Un tas var būt vienkārši kaut kāds naidīgs pensionārs, kurš redz, ka viņu nav sakārtota vide. Tas var būt ļoti, ļoti daudz kas. Un tieši tāpēc ir tik ļoti jāpievērš uzmanību, kādā kontekstā un kas to publicē, ar kādu mērķi. Es nedomāju, ka no atsevišķiem šādiem klipiem mums ir pareizi izdarīt lielu secinājumus, ja mēs šo kontekstu nezinām. Man ļoti patīk tava atbilde par to, ka ļoti kritiski tam piegāja. Man tiešām imponēja tas, ka jāskatās konteksts, kanāls. Labi, turpināsim par jau iesākto tēmu par TikTokiem un par citiem sociālajiem mēdījiem. Vai tavuprāt, ņemot vērā šogad arī vasarā, cita starpā Mana balss 11. jūlijā ir viens no aicinājumiem bloķēt Latvijā TikTok izskanējis. Pagaidām nav ļoti populārs, man 3600 parakstu tālu no tās robežu šķirtnes, kas nepieciešama. Bet vai tavuprāt būtu jāizvēlās aizliegt TikToku, Telegramu, abus, varbūt vēl kādu citu kanālu, nevis šos divus, vai klāt vēl ar tiem diviem Latvijā? Un kuru, kāpēc? Vai tam būtu vispār jēga? Redzot to, ko mēs redzējām tajā savā monitoringā par TikToku, man šķiet, ka TikToks mēģina ievērot attiecīgās valsts noteikumus, ja pie viņa vēršās un mēģina pierādīt, ka attiecīgais saturs Latvijā vai Eiropas Savienībā ir nelikumīgs. Visticamāk, viņi būs gatavi sadarboties, vienkārši ir jāspiež vairāk no TikTokā ievērot likumus. Ar Telegramu ir sarežģītāk. Ar Telegramu patiešām man vairākas valsts institūcijas ir stāstījušas, ka nav nekāda kontakta. Kas arī nozīmē, ka tur ir lielāks pamats prasīt no viņiem ne tikai likuma izpildi, bet elementāru
priekšnosacījumu ievērošana tam, lai vispār varētu strādāt Eiropas Savienībā. Tāpēc par Telegramu es teiktu, ka tur tādai bloķēšanai būtu lielāks pamats, bet vienlaikus Telegrams ir īpašs ar to, ka viņš ir savādāk veidots nekā TikToks vai citi sociālie tīkli. Proti, viņu nav nemaz tik viegli fiziski nobloķēt, jo viņam īsti nav tādas vienas, ja es pareizi saprotu, IP adreses, kuru bloķēt. Viņš var ļoti viegli tā aplikācija funkcionēt, apējot kaut kādas centralizētas sistēmas. Līdz ar to es nezinu, vai tas ir tehniski realizējama lieta nobloķēt Telegramu, bet piespiest šobrīdējos Telegram īpašniekus ievērot likumus. Tam gan vajadzētu būt vienkāršāk. Mums joprojām ir šī jaunā Eiropas Savienības sistēma. Viņa ir varbūt netik stingra attiecībā uz tādiem kanāliem kā Telegrams, jo viņš neskaitās pie tiem pašiem lielākajiem sociālajiem tīkliem, bet vienalga viņš ir kaut kur Eiropas Savienībā reģistrēts. Ja es pareizi atceros, vai nu Beļģijā vai Īrijā. Mums arī ir mūsu valsts institūcijas, kas var doties pie tiem Beļģijas un Īrijas tiem atbildīgajiem par Eiropas Savienības noteikumu izpildi un prasīt no viņiem likt sodus tam Telegramam par to, ka ka šī platforma pārkāpj tos noteikumus, kas Eiropas Savienībā ir spēkā. Šis mums būtu nacionāli, Eiropas Savienībā vai abos līmeņos pamatā jādara, tavuprāt? Mums nacionāli ir jāfiksē mūsu likuma pārkāpumi un arī Eiropas Savienības likuma pārkāpumi, ja tas notiek, teiksim, latviešu valodā vai attiecībā uz mūsu iedzīvotājiem, pat, ja, teiksim, krievu valodā, bet tālākais tas risinājums ir, protams, ka sadarbojoties ar tām institūcijām, kas strādā valstīs, kur šīs platformas ir reģistrēts, vai attiecībā uz tām pavisam lielajām platformām, kā TikToks un YouTube, caur Eiropas komisiju. Mēs arī šobrīd redzam jau sākot no vasaras tur tādu asu vārdu apmaiņu starp Elonu Masku, kas ir platformas X īpašnieks, un tobrīd Eiropas komisāru attiecībā uz iekšējā tirgus jautājumiem, jo Eiropas komisija ir beidzot sākusi izmantot tās savas jaunās pilnvaras, vērsties ar pretenzijām pret šīm lielajām platformām un principā draudēt viņiem ar sodu uzlikšanu, jo viņi neievēro Eiropas Savienībā noteiktās prasības, teiksim, ļaut neatkarīgiem pētniekiem un arī auditoriem labāk izpētīt šo platformu saturu, lai nelikumīgu saturu būtu vieglāk identificēt. Tā kā, teiksim, platforma X šim pretojusies, tad tā ir viena no pretenzijām, par ko Eiropas komisija šobrīd šo platformu darbību izmeklē. Ja izrādīsies, ka platforma nav pretīm nākoša, tad draudēs ļoti nopietni sodi. Līdz ar to tie instrumenti šobrīd ir uzbūvēti, bet daļa no viņiem darbojas Eiropas Savienības līmenī ar mūsu līdzdalību. Ja mēs nestāstīsim par tiem pārkāpumiem, ko šīs platformas veic šeit pat Latvijā, Eiropas komisija par tiem nekad arī neuzzinās un platformām par tiem nekad sodus neuzliks. Es tieši tā gribēju prasīt par X. Mēs tur daudz runājam par YouTube, TikToku, citām platformām, bet X un mākslīgais intelekts rada daudz dažādas, protams, iespējas. Mēs jau aizkadrā arī runājām par to, cik viegli titrus uztaisīt video, tā skaitā gan jau arī šam raidierakstam, bet ir arī savi izaicinājumi. Un, teiksim, dziļviltojumi, boti, automatizēts saturs, neautentisks saturs. Īstenībā Latvijā mēs esam tieši šogad redzējuši tieši X platformā, tur gan kā hokejisti uzspēlēja hokeju Krievijā, un tad viņiem bija anulētas šīs licences un tika izplatīta masīva botu vēstījumu X platformā, ka nejauksmi sporta politiku, pēcāk tur arī saistībā ar Baidenu tādu nomēlnojošu video. Latvija bija viena no valstīm, kur X platformā izplatījās video materiālu. Un tagad, kad mēs skatāmies ASV vēlēšanas, tur ir viss iespējamais video, foto ģenerēti, to starp no platformas īpašnieka puses. Tās, protams, mums Latvijā ir līdzis domāt līdztekus digitālā pakalpojuma aktam regulē, par kur tu jau atsaucies arī par papildus mēriem, uzlabojumiem mūsu likumdošanā. Mēs nerunājam šobrīd par dezinformācijas likumu vai normatīviem MK noteikumiem, bet mums ir gan krimināla likumā, gan arī priekšvēlēšana aģitācijas likumā šobrīd grozījumi, kas arī sākotnēji nāca arī no valsts prezidenta puses. Tur ir arī vēl, arī mēs tur esam strādājuši, zinu, arī tu esi pie tā strādājis, kā tu varētu komentēt to, cik liela loma valstī būtu jāuzņemās attiecībā uz šīm sintētiski radīto saturu regulāciju.
Man šķiet, ka Saeima šajā gadā ir izdarījusi divas ļoti labas lietas attiecībā uz tiem jaunajiem riskiem, ko gan dziļviltojumi, gan tādu plašu botu armiju izmantošana priekšvēlēšanu periodā var Latvijai radīt. Pirmā nozīmīgā lieta pavasarī Saeimas juridiskā komisija un pēc tam arī visa Saeima vienojās par tādu interpretāciju tādam ļoti senam krimināla likuma pantam, kas attiecās uz ietekmēšanu, vēlēšanu rezultātu ietekmēšanu uz viltu, kā šis pants attiektos arī uz tādiem ļoti nopietniem mūsu vēlēšanu ietekmēšanas gadījumiem ar dziļviltojumiem, ne tikai tādiem, kas būtu kādam kandidātam nelabvēlīgi, bet arī maldinātu par vēlēšanu procedūrām, vai ja būtu iedzīvotāji pieņemtu, ka Amerikas prezidents pēkšņi sāk aģitēt par kādu no Latvijas partijām, sakot, ka savādāk NATO neaizstāvēs Latviju, ja Latvijas sabiedrība nobalsos par kaut ko citu, kā Valsts drošības dienests, kā šī krimināla likuma panta sargs, turpmāk šo pantu attiecinātu arī uz šādām situācijām. Un papildus vēl Saeima pielika klāt specifisku pantu, kas attiecās uz dziļviltojumiem par kandidātiem. Tā bija ļoti svarīga lieta, vienkārši, lai pateiktu, kas Latvijā ir atļauts vai ir aizliegts, un gadījumā, ja kāds kaut ko tādu uzdrošināsies darīt, tad ar operatīvām metodēm un plus vēl arī sadarbojoties ar šīm sociālo tīklu platformām, Nav milzīgas iespējas, ka tas tiks atklāts, bet lielā mērā risks ir. Es teiktu, un plus vēl diezgan nopietns. Un otra lieta, ko Saeima ir izdarījusi pat, ir pateikusi diezgan skaidri, ka priekšvēlēšanu laikā Latvijā ir aizliegts darboties ar botu armijām, lai veicinātu kādu cilvēku ievēlēšanas iespējas, vai tieši otrādi vērstos pret šo cilvēku, šo partiju, šo ideju. Atkal nebūs tik viegli kontrolēt, bet vienlaikus partijas turpmāk zinās, un ne tikai partijas vien, ka nedrīkst no reklāmas aģentūrām pirkt pakalpojumu, kas saucās botu ferma. Nedrīkst. Es zinu, ka šāda veida piedāvājumi dažādām partijām ir bijuši. Turpmāk tas būs vai nu kaut kur ļoti dziļi nelegāli ar ļoti lieliem riskiem gadījumā, ja kāds kaut ko tādu pieķers, vai arī nenotiks. Tāpēc es teiktu, ka valstī joprojām ir ļoti liela loma tam, lai noteiktu, kas tās teritorijā ir vai nav pieļaujams. Un vienkārši tā jaunā lieta, kas ir nākusi klāt, ka dažkārt tās ieviešanai nāksies sadarboties arī ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas komisiju, jo tie spēlētāji šobrīd var būt pat globāli. Tādos krīžu un ģeopolitiskās turbulences apstākļos starptautiskā sadarbība kļūst arvien svarīgāk, salīdzināt piezīmes un arī kopīgi izdarīt spiedienu uz platformām. Man šķiet, ka vissvarīgākais moments tur ir tieši tas kopīgais spiediens, jo Latvija viena vai tur Īrija viena vai vienalga kādā, viņa var tikt neņemta vērā, bet tad, kad jau ir kopā runa par visu Eiropas Savienības tirgu, tad platformai to ignorēt ir stipri grūtāk. Un tāpatās dažas valsts ir gājušas vēl tālāk nekā mēs. Labi, mums nav neviens no sociālo tīklu īpašniekiem mūsu dubultpilsonis vai pilsonis, bet tas, ko izdarīja Francija attiecībā uz Telegram īpašnieku neatsaucīgo attiecībā uz dažādām lietām. Man šķiet, ka šo platformu ir nedaudz disciplinējis. Tādā nozīmē, ka es arī dzirdu šobrīd no vairākām valsts institūcijām, ka beidzot ir kaut kādas atbildes. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tika personiski uzskatīts par atbildīgu par tām lietām, kas notiek Telegram platformām, nevis tāpēc, ka viņš būtu tur organizējis ieroču tirgošanu vai bērnu pornogrāfijas izplatīšanu, bet tāpēc, ka viņš kā platformas īpašnieks neko nedarīja, lai pildītu savus Eiropas Savienībā noteiktos pienākumus, šādu saturu nepieļaut. Jā, tur krājās e-pastā ziņojumi, uz kuriem vispār pat atbildes nesniedz un neko nereaģēja gadiem. Tieši tā, tāpēc Francija izdarīja neordināru soli, bet iespējams, ka mūsu laikmatā savādāk arī nevar. Kopīgs Eiropas Savienības reakcija un ļoti stingra to valstu reakcija, kas kaut kādā veidā šīm sociālajām platformām vai viņu īpašniekiem tiek klāta, dēļ tā, ka tās platformas ir vai reģistrētas tajā valstī, vai arī tie īpašnieki ir šo valstu pilsoņi. Demokrātija trausla, demokrātija jāsargā, bet ko darīt, lai mēs sargājot demokrātiju, ieviešot visus šos pasākumus, beigās
paši nekļūstam par kaut ko tādu, kas vairs nav saistīts ar demokrātiskām vērtībām, teiksim, kur ir tā robeža, kur drīkst ierobežot brīvības. Man šķiet, ka mums ir visu laiku pašiem sevi jābremzē tajā brīdī, kad mums šķiet, ka attiecīgais saturs ir mums nepatīkams. Jo cilvēka dabā, diemžēl, ir iebūvēta kaut kāda vēlme ne tikai izvairīties no satura, kas mums ir nepatīkams, bet pēc iespējas viņu arī nepieļaut. Un tur ir jābūt kaut kādai paškontrolei, lai redzētu robežas un labi strādājošām institūcijām, ka teiksim, visai sabiedrībai varētu šķist, ka tāds un tāds saturs Latvijā ir nepieņemams, bet ja ir kāds tiesnesis, kurš paskatās uz kaut kādiem dziļākiem Eiropas principiem un pasaka, ka nē, šāds saturs patiesībā demokrātijai, pat ja nav veselīgs, kaitējumu nenodara, mums ir jāspēj šāds tiesnešu lēmums respektēt. Tāpēc tas institucionālais, tas varas līdzsvarojums, kas ir raksturīgs mūsdienu demokrātijām, kas liek piebremzēt ar mūsu vēlmi tikt vaļā no visa satura, kas mums šķiet kaut nedaudz riskants, ir ārkārtīgi svarīgs, un mums visu laiku ir jāatcerās, ka mūsu vērtējums var būt arī kļūdains. Ja mēs šo spētu, kaut vai tādā institucionālā līmenī kā sabiedrība, tad es domāju, ka tie riski nav pārāk lieli, bet šur tur mēs esam sabraukuši ne tik daudz regulējumu, cik ar tādu sociālo spiedienu, pārspīlējumos, kad tāda diskusija kļūst ļoti grūti iespējama mūsu sabiedrībā. Un tas arī ir iemesls, atgriežoties pie tās tēmas par latvijas-krieviski runājošiem iedzīvotājiem, kāpēc mēs šobrīd esam situācijā, ka mēs tā īsti pat nezinām, ko liela daļa no mūsu sabiedrības domā, jo viņiem ir bail par to runāt, vai arī viņi nevēlās par to runāt. Tā kā kaut kāda balansa meklēšana, diemžēl, vienmēr nāk līdzi mūsdienu demokrātijai, un nevienmēr tas balans būs perfekts. Šur tur tiks pārspīlēts, šur tur varbūt tās krūvis būs pārāk vaļīgas, bet beigu beigās tas, kas mūs sargā pret tādām ļoti pamatīgām kļūdām, ir tas varas dalīšana un tomēr uzticēšanās tam, ka tā mūsu kopīgā sistēma funkcionē, ja ne perfekti, tad vismaz good enough, kā saka amerikāņi. Jā, vai Britu Oxford Dictionary, es tev neprasīšu, teiksim, Oxford Dictionary definīciju, bet tieši tavējo personīgi, šis laik vienkārši domāt par to jautājumu, par kur ir robežas starp viedokli un dezinformāciju. Kā tu sev to nodali, kā tu sev tās robežas pasaki, šitā ir dezinformācija un šitas ir kaut kas kaitniecisks un šitas ir viedoklis, kuram būs būt. Man viņš nepatīk, bet viņam būs būt. Es personīgi lieku vārdā dezinformāciju arī apzināti nolūku maldināt. Manā izpratnē tur cilvēks kaut ko tur ir izplatījis, nezinot, ka tā ir nepatiesa informācija. Tas arī tas ir. Un vienalga, vai viņam tur ir naidīgi nolūki vai nenaidīgi nolūki, tie ir kaut kādi feiki, kas ir izplatīti, bet tā nav gluži dezinformācija. Dezinformācijai līdzīgi kā propagandai, manuprāt, vienmēr nāk līdzi tas tā kā nolūks kādu pārliecināt un attiecībā uz dezinformāciju par lietām, kas nav patiesas. Ar to tas arī atšķirās no viedokļa. Bet, mēs kaut kādu brīdi domājām arī mūsu pētījumu nosaukt par pētījumu par dezinformāciju par Ukrainu un ukraiņiem, bet tad es arī sapratu, ka tas uzliek arī tādu pamatīgu pierādīšanas nastu, ka šāda veida tur naratīvs ir nevis vienkārši nepaties, vai arī vienkārši tāds, īgns vai pat naidīgs, bet tā jau ir dezinformācija, tas ir ļoti augsts standarts. Tāpēc mēs vairāk skatījāmies uz tādiem kanāliem, kur mēs patiešām redzam, ka viņu saturu attiecībā uz Ukrainu un ukraiņiem raksturo tāds naidīgums. Naidīgums nav Latvijas likuma pārkāpums. Mēs katrs varam pret kaut ko būt naidīgi. Tas, kas būtu pārkāpums, ir apzināti izplatīt kaut kādu dezinformāciju vai nākt ar tādu naida retoriku, pret ukraiņiem kā pret grupu, vai arī, attaisnot bruņoto iebrukumu Ukrainai. Tā kā tur arī domājot par to pašu ierobežošanos, mēģinot pilnīgi visu regulēt vai arī pilnīgi visu nepatīkamu aizliegt, mums laiku ir jāpatur prātā šīs nianses, ka ne viss, kas ir naidīgs, ir dezinformācija, un dažkārt dezinformācija var tikt izplatīta ar vislabākajiem nodomiem, viscēlāko mērķu vārdā.
Kas ir vistrakākais vai visneticamākais dezinformācija vai pētījuma ietvaros vai nesaistīta ar to, ko tu vispār dzirdējis, vai es nezinu, kas liekas, šitā nevar būt? Līdzīgi kā daudz cilvēku Latvijā kaut kādos senākos laikos, es dažkārt gandrīz esmu uzķērusies dažādiem Onion rakstiem. Onion ir tāds satīrisks portāls, kas tā kā apzināti rakstus, kas ir tā kā pārspīlēti. Ja tu padomā vairāk, tu saproti, ka tas ir līdzīgi kā 1. aprīlis, ka diez vai tas tā varētu būt. Bet tajā brīdī, kad tu pēkšņi redzi šāda veida vēstījumu savā sociālo tīklu platformā, tev šķiet, ka kaut kas neticams ir noticis ar šādu veidu materiāliem. Man šķiet, ka par spīti tam, ka es ļoti selektēju, ko es lasu un ko es nelasu pēdējā laikā sociālajos tīklos, ļoti bieži saskaros. Man tā tēma, kas man ārkārtīgi šobrīd interesē, ir mākslīgais intelekts, viņa ietekme uz mūsu sabiedrību un vispār visu pasauli. Un tur, godīgi sakot, ir jāfiltrē. Jo dažkārt tās spējas, kas tur tiek aprakstītas tvīta formā, vai arī kaut kādi cilvēku izteikumi, patiesībā man šķiet, ka tā varētu būt patiesība, bet ne tuvu tā nav. Tur ir kaut kāds pamatīgs pārspīlējums vai kaut kāds hypes un tā. Tā kā es nevaru nekā tādas specifiskas lietas šobrīd izdalīt, tāpēc, ka ar tādiem neticamiem pārspīlējumiem, parasti komerciāli iemeslu dēļ, lai dabūtu vairāk klikšķus un lai dabūtu vairāk retvītus, es saskaros pilnīgi katru dienu. Es vairāk atceros tos gadījumus, kad es pati vai esmu uzķērusies, vai arī esmu bijusi tuvu tam, lai tālāk padotu vēstījumu, kas galīgi nav taisnība, vienkārši tāpēc, ka man kaut kā intuitīvi ir šķitis, ka ir 1% varbūtība, ka tā ir noticis, un tieši tajā kontekstā man šķita, jā, tas tiešām tā ir noticis. Man ļoti līdzīgi kā tev ir. Man agrāk bija ļoti populāri 1. aprīlī mēdī taisītās, apzināti taisīja viltus ziņas, joku diena. Es tiešām uzķēros vienreiz, ka viena tāda ar ziņu, kur viena visiem labi zināma īru avio kompānija ieviesīšot izdevumu taupības nolūkos stāvvietas, kurās varēja lidmašīnās varēs lidot ar, kā saka, tā kā tramvajā, bet trolēbus. bet zinot, tā kā Ryanair, tā sakot, īpašnieku, nebūtu tas tā, ka pārsteidz. Nebūtu, teorētiski tu kaut ko tādu var iedomāties līdz ar to. Jā, uz šādām ziņām ir ļoti viegli uzķerties. Un tālāk tad viņas arī kaut kur klejo, un laiku pa laikam saskaries ar cilvēkiem, kas šos turpina stāstīt, kā tā būtu realitāte. Ja, mēs kā cilvēki esam tāda veida būtnes, vienkārši dabiski, jo mēs nevaram filtrēt visu informāciju, kas pie mums ienāk, kas uzticās tam, ka kāds ir pārbaudījis to informāciju, kas līdz mums nonāk. Un, protams, ka mēs nevaram paši pārbaudīt visu no A līdz Z, un to arī neviens to nespēja izdarīt. Līdz ar to kaut kāds uzticēšanās moments un dzīvojot sabiedrībā vienmēr būs. Un, jā, protams, ka tajā brīdī, kad mēs vairāk kārt uzķeramies uz šāda veida informāciju, mēs kļūstam piesardzīgāki, bet tur arī nāk līdz savi riski, jo var tiešām pienākt kaut kāda tāda diena, kad šāda ideja par stāvvietām lidmašīnā parādās, neviens nenoreaģē, jo skatās kritiski, ir mācījušies mediju pratības kursos, bet realitāte dažkārt ir dīvaināka nekā vistrakāko dezinformatoru vai jokotāju galvās. Jā. Pēdējais jautājums tev. Mēs esam maza valsts, mums cilvēki, tā kopiena, kas varētu aizstāvēt valsti arī informatīvā telpā un domā par tām lietām ļoti aktīvi ikdienā, ir gana baza. Es domāju, mums vajadzētu vairāk kopīgi strādāt. Kas būtu tavuprāt tādas sadarbības iespējas starp valsts institūcijām un tevi un taviem kolēģiem nevaldības sektorā, kur mēs varētu, labāk sadarboties visos tajos jautājumos, mēs uzzinājām dezinformāciju, naidīgie naratīvi, Ukraiņi, mākslīgais intelekts, kas no tā, būtu?
Tāda viena acīmredzama lieta, kas izriet no šī pētījuma, man tiešām šķiet, ka kopīgs darbs, lai liktu strādāt Eiropas Savienības sistēmai, varētu būt kaut kas tāds viens, jo tur var visi tik iesaistīties. Tur var nevalstiskās organizācijas, sabiedriskie aktīvisti ziņot par pārkāpumiem, pēc tam mūsu iestādēm dot ziņu, vai viņiem no platformām ir bijusi kaut kāda reakcija. Ja nav bijusi šīs iestādes, kurām tāpatās nāksies strādāt ar tām platformām, viņas šo vēsti var nodot tālāk platformām, strādāt ar Eiropas komisiju kopā. Man tiešām šķiet, ka vislabāk cilvēkus apvieno kaut kāda kopīgs darbs, kaut kāda kopīga iecere. Un ja mēs gribētu Latvijā būtiski samazināt tādas klajas dezinformācijas gadījumu skaitu vai tāds klajnaidīgs narratīvs par kaut kādām mūsu sociālajām grupām, tad tas varētu būt labs starta punkts, ka katram ir aptuveni skaidri viņa pienākumi. Tie pienākumi neprasa nekādu pamatīgu papildus darbu sabiedriskajai pusē, jo tur parasti tās idejas arī nogrimst. Ka, teiksim, ir doma, ka sabiedriskie aktīvisti tur dzīvo sociālajos tīklos un tur reaģēs katru komentāru, kas tā nenotiks. Bet, teiksim, tas ir skaidrs, ja jūs redzat kaut ko šādu sociālajos tīklos, ziņojiet, un ja jums no sociālajiem tīkliem nav nekādas atbildes, lūk, ir kaut kāda sistēma, kur jūs par to varat pastāstīt valsts institūcijām, kas pēc tam tām sociālajiem tīkliem norādīs uz problēmām, tad tas jau ir savādāk. Un šobrīd, teiksim, tas, lai mēs tiešām labi strādātu ar tām sociālajām platformām valsts līmenī, tur jau arī ir ļoti laba koordinācija vajadzīga, jo šobrīd tā specifiskā iestāde patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kuram nabadzīgiem ir uzlikts tas pienākums strādāt ar visām tām platformām, viņus zināt un arī pieteikt visu veidu nebūšanas, bet viņi jau nezina par tām problēmām. Tās problēmas nāks no dažādām valsts iestādēm. Tā kā es domāju, ap šo mērķi var saliedēties ka tas ir veids, kā mēs sargājam Latvijas demokrātiju vismaz attiecībā uz to informāciju, kas parādās sociālajos tīklos. Un pēc tam, ja ir kaut kāda laba kopdarba paraugs, piemērs, tad jau tās prakses izplatās arī uz citām jomām. Manuprāt, ļoti labi ieteikumi. Tā bija Domnīcas provides direktora Iveta Kažoja. Paldies par sarunu. Paldies. Šī bija jau podkāsta 23. epizode, kā vienmēr no maijīgajām valsts kancelejas inovāciju laboratorijas telpām. Seko mums arī nākamajām epizodēm jau pavisam drīzumā. Atceries, ka ir tāda platforma kā www.melnsuzbalta.lv. Tur var noskatīties arī visas iepriekšējās raidieraksta epizodes, arī īsas pamācību video, piemēram, kā noziņot par dezinformāciju sociālo mediju platformām. Arī tur ir tāda dzeltena poga ziņot par dezinformāciju pašā lapas augšā, kur var noziņot mums, valsts kancelejas strateģiskās komunikācijas komandai. Un tālāk mēs izvērtēsim un potenciāli nodosim šo informācijas ziņojumu tālāk arī tostarp sociālo mediju platformām pašām. Tā ka piesakojies mūsu jaunumiem mājaslapā, spied īkšķus uz augšu un zvaigznītes, lai iekšā Spotify, YouTube un visur citur, un tiekamies jau pavisam drīzumā. Atā!